Kur es biju? Biju iestrēdzis Ziemeļa Eiropas čempionātā, kurā pēc čempionāta finišiem palika mašīna. Un tikai burtiski kaut kādas 3 nedēļas atpakaļ mēs viņu atvedām uz Latviju. Latvija, Baltijas šobrīd nav nekas kā 2 mēnešu braucis. Un beidzot bija mērķis parādīties Latvijas auditorijai un pašam ar uzbraukt pēdējā gonga kā nekā. Un jauna trase ar mērķi to, ka nākamgad šeit tomēr būs Latvijas čempionāts. Gribējās pamēģināt to trasi. Segums ir nedaudz uzlabots. Ir ok, jā, braucam. Startā uzreiz aiz Jarāna bija. Aiz Jarāna uzreiz šos iekārtojos 2. pozīcijā un viņu noturēju diezgan sekmīgi. Baigi neatrāvās. Viens līkumīgs bišķi kā ašāk jāpaņem ir. Būs labi. 2. vieta 1. iebraucienā. 2. kvalifikācijā Mārs Lapšāns no Saldus nevis uz priekšu sāk braukt, bet ielika atpakaļ gaitā. Un viss mans starts izjuka. Līdz ar to iesāku ar pēdējo pozīciju, aicīnījos līdz 3. vietai. Arī sekmīgi. Praktiski Jarāns šoreiz atkal parādīja augstu klasu. Starts ļoti veiksmīgs. Protams, 1. līkumā iekārtojās atkal aiz Jarānu, jo Jarāns šodien tāds neķerams pat ir. Bet, kopumā bija ļoti labi, bet jau 2. aplī jūtu, mazliet pazuda jauda. Laikam 3. kapļa beigās izlīdza dzenis. Blokā caurums, virzuļ ārā, eļļa ārā, nekā vairs nav. Bloks ir kaut kāds 20 gongs toči būs nobraukts. Jā, varbūt ar saguļus. Priekšzīmes bija, bet likās uz kaut ko citu, ka kāda sprauslu neiet, ka zuda jauda. Bet izrādās, tas ir dzenis nāca. Labi, ka sezonas beigas nav sezonas sākumā. Es esmu priecīgs, ka tagad tas viss notikās. Jau ziemā būsim, es domāju, ka decembrī būsim jau strīpas. Latvijas trasēm nepazūdu. Turpinām autokrosu sēriju. 2 litru čempionātu no Latvijas un iespējams varbūt ar Baltijas. Ziemu vēl pabrauks cross komisijas kausi, ja būs ar šitiem. Un, protams, ar otru projektu palēnām uz to rallija crossu virzīsies priekšu.